Nu, ir tā, ka viens no sākuma punktiem man bija tā Gastona Bašelāra eseja, kuru es izlasīju, kur viņš ir analizējis citu dzejnieku tēlus, kas ir saistīti ar šiem lidojumu sapņiem. I used to fly already in my dreams, but working with this topic so much and so intensely and going over all these different kinds of inspiration, like just made me really realize that I do fly more often than I think. Un tad es arī pati strādāju uz tāda asociatīva pamata. Piemēram, ir šie zivju dzenīši, kas ir stāsts no Ovidija metamorfozēm par diviem mīlētājiem, kuri nomirst, un tad viņi tiek pārvērsti par šiem zivju dzenīšiem. Bet man interesē savienojumi ar mūsdienu objektiem un mūsdienu tehnoloģijām. I think it's really interesting because it's not only poetic, as you said, but it's so, I feel like looking through the inspirations, like it turned out to also be so dark in the end. Like we found many inspirations of like tales of people flying, of witches flying, of like disembodied heads flying. Like the topic itself is poetic, but dark at the same time. Es sāku tieši tiem objektu performatoriem pievērsties, kad es sāku studēt scenogrāfiju. Un es sapratu, ka scenogrāfija vai objekti paši par sevi ir spējīgi ļoti daudz ko vēstīt. Un tieši tad, kad tiek noņemts cilvēks performētājs, tad tu vari pievērst viņiem uzmanību. Un, manuprāt, tur var veidot veselu pasauli, kur tieši atklājās šī lieta un skulptūru daba. I'm not really sure if people really avoid darkness. I feel like people are actually quite drawn to darkness. I mean, we see it when people watch horror movies. Like, I mean, it's a really dark topic. Why would I do this to myself? There's something that we cannot resist in the darkness. And I think this topic is so persuading because it's light and heavy at the same time. Nu, manuprāt, šajā gadījumā tas cilvēks ir tas, kurš ienāk telpā un pārvietojās. Šeit skatītājs pats izvēlās, cik ilgi viņš pavada laiku pie katras no šīm ainām.